tad, kad cilvēki satiek viens otru un dombiedri satiekās, un viņiem ir tā iespēja savā starpā dalīties ar idejām, dalīties ar iedvesmu, dalīties ar prieku, fantastiskas lietas rodās. Un viena no šīm fantastiskajām lietām jūs šobrīd redzat savā acu priekšā. Tās iespējas, kas ir atstāts šodien uz to skolu, viņš būs jūtams vēl gadiem ilgi. Skola ir ļoti, ļoti svarīga vieta mūsuprāt, un tādēļ arī tieši kā skolas tika izvēlēts kā mūsu labdarības objekts, jo skolas savā ziņā un lielā mērā ir atbildīgas par cilvēku personību. Un mūsuprāt ir ļoti, ļoti svarīgi, lai valdītu pēc iespējas mazāk sociālās nevienlīdzības. Ja, piemēram, ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu bērnu ikdienu un bērnu iekļaušanos sabiedrībā un bērnu zināšanu un spēju operēt ar tādiem pašiem resursiem, kā varbūt, teiksim, kur ir mazliet vairāk naudas vai tam līdzīgi. Mūsuprāt, naudai nevajadzētu būt kā faktoram, kas nosaka, vai tu būsi veiksmīgs un zinošs nākotnē vai nē. Un tādēļ mums ir neizsakāms prieks, mēs gribējām pateikt milzīgi paldies tiem cilvēkiem, kas mūs atbalsta šajās akcijās, jo būt kopā ar dombiedriem un kopā veikt šīs lietas, tā ir tīrā bauda. Ir absolūti nenovērtējami tas, ka mums tic, ka mēs ar to ticību mēs rodam spēku, ar to spēku mēs izdarām lietas, un beigās, kad mēs nonākam pie tiem cilvēkiem, kam mēs esam palīdzējuši, viņi ir tie, kas mums atdod to enerģiju atpakaļ, ko mēs esam iztērējuši. Bērzes Strazdu labdarība ir izveidojusies tādēļ, ka mums ir iespēja to darīt, ka mums ir iespēja būt citētiem, būt redzamiem, ka mums cilvēki uzticas. Tā mūsu filozofija par to, ka labiem cilvēkiem jāzina citi labi cilvēki, ir tikusi papildināta pēdējā laikā ar to, ka arī labiem cilvēkiem ir jāveic labi darbi. Un droši vien, ka tie labie darbi arī definē tos labos cilvēkus. Un tas, protams, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir ekskluzīvs tikai Anglijas latviešiem. Mēs ar šo ideju esam vienojuši daudz dažādas cilvēkus, un mums ir milzīgs prieks, ka mēs spējam nodot to vajadzības svarīgumu tālāk.